Laipni lūdzam podkāstā Sarunas par seksu. Esam šeit, lai atklātu un bez aizspriedumiem runātu par seksualitāti, attiecībām un intimitāti. Mūsu podkāsta mērķis ir veicināt izpratni, izglītot un palīdzēt jums uzlabot savu seksuālo dzīvi un attiecības. Mani sauc Brigita, esmu raidījuma vadītāja un kopā ar saviem viesiem runāsim par jums aktuālām tēmām un atbildēšu uz jūsu jautājumiem par visu, kas saistīts ar seksu. Nu tad sāksim un parunāsim par seksu. Šo epizodi atbalsta pspot.eu, jūsu uzticamais intīmpreču veikals. Ja vēlties uzlabot savu seksuālo dzīvi un izmēģināt ko jaunu, apmeklējiet pspot.eu veikalu. Viņi piedāvā plašu intīmpreču klāstu, kas piemēros dažādām gaumēm un vajadzībām. Veikalam ir vairāk kā 40,000 preču plašs sortiments, gan pieejams uzreiz Rīgas noliktavā, gan pasūtīšanai no lielākiem ražotājiem Eiropā. Augsts kvalitātes produkti, droši lietošanai, tiks jums izsūtīti diskrētā iepakojumā un ar iespēju maksāt saņemot preci. Apmeklējiet pspot.eu un atklājiet jaunas iespējas savā guļamistabā. Paldies pspot.eu komandai par atbalstu. Šodien mums ir ļoti svarīga tēma. Tēma ir sievietes orgasms un pavisam precīzi klitora orgasms. Man šī tēma ļoti patīk. Esmu tik priecīgi jums par to pastāstīt. Cerams arī nedaudz iedvesmot vai arī daudz iedvesmot. Ja tu esi sieviete, kas klausās mūsu pārraidi, kura nekad nav piedzīvojusi orgasmu, vai arī ja tu vienkārši vēlies padarīt savu seksuālo pieredzi daudz aizraujošāku, tad šodien klausies, tas ir tev. Tāpat arī mīļie vīrieši, kas klausās, šī tēma varbūt jums ļoti noderīga un pamācoša, lai jūs labāk saprastu, kā palīdzēt savam partnerim sasniegt orgasmu, jo jūs esat brīnišķīga un neatņemama sastāvdaļa mūsu baudai. Tātad, paliekat ar mani vēl kādu mazu brītiņu. Pirmām kārtām tiksim ar tehniskām lietām galā, kas tad īsti ir klitors un kāpēc tas ir tik nozīmīgs mums sievietēm. Īpaši svarīgi, lai sasniegtu orgasmu. Pirmām kārtām statistika liecina, ka 80% sievietes, kuras vispār piedzīvo orgasmu, parasti to piedzīvo tieši no klitora stimulācijas. Runājot par to, kur tad tas klitors slēpjas, ja mēs vēl nezinām, tad tas ir tāds maziņš, ārkārtīgi jūtīgs punktiņš, uz tausti tāds ciets tā kā zirnītis, tikai mazāks. Tieši pie mūsu, kā saka, ieejas vagīnā. Pat ne, starp kaunu un lūpiņām pašā augšpusītē. Viņš ir ļoti jūtīgs un ļoti baudāms. Vīriešiem šāds pats punkts ir locekļa gals, jo sievietes klitors sastāv no 8,000 nervu galiem. Tas ir nerviem bagātākais orgāniņš, ja tā var teikt, sievietes organismā. Vīrieša dzimumlocekļa galva satur aptuveni 4,000 nervu galu. Tātad 2 reizes jūtīgāks punktiņš. Lūk, tas ir arī klitors. Jūs noteikti varat Googlē atrast nedaudz vizuālos materiālus par to, kur tas precīzāk atrodas, un es visiem, neatkarīgi no dzimuma, rekomendēju atrast šo punktu. Tātad tā primārā funkcija ir tieši baudai, neko cits tas nedara mums, kā tikai mūs iepriecina. Bet ir tā, ka daudzas sievietes, manuprāt, joprojām kautrējās par to runāt. Un viņas varbūt arī nemaz nezina vai nav mēģinājuši uzzināt, kad ar šo vietiņu ir visvieglāk sasniegt orgasmu. Vīriešiem arī tas ir jāzina, kad, ja jūs gribat apmierināt savas mīļotās dāmas, tad visvieglākais veids vai punkts, kā to izdarīt, ir tieši klitora stimulācija. To var darīt dažādi. To var darīt gan ar roku, gan ar dažādām seksuālām rotaļlietām, piemēram, ar klitora gaisa sūknīti. Es jums šodien par šito pastāstīšu no personiskās pieredzes, tāpēc man šodien ir liels entuziasms jums šo pārraidi ierakstīt, jo man ir kāds atklājums un eksperimentiņš, kurš vienkārši katrai sievietei ir jāzina. Arī vīrietim, bet vispār katrai sievietei ir ne tikai jāzina, bet arī jāizmēģina. Tātad kāds varētu būt iemesls tam, ka mēs dāmas par šo visu nerunājam? Protams, Latvijas sabiedrība vēl joprojām vismaz skaļi publiski kautrējās par šo tēmu runāt, un vārds klitors ir kaut kas tāds, ko neviens nedrīkst skaļi publiski runāt. Bet starp mums sarunās par seksu mēs drīkstam runāt par visu. Un arī par to, kā tas uzlabo mūsu seksuālo dzīvi, un ticiet man,
no pieredzes. Ja ir apmierināta sieviete, mājās ir prieks un laime un miers. Apmierināta sieva, laimīga dzīve. Vai kaut kāds tam līdzīgs bija tas teiciens, kas ir reāla patiesība. Ja sieviete ir apmierināta regulāri un kvalitatīvi, tad viss mājās ir labi. Pašsajūta, veselība, un tā ir patiesība. Ja mēs jūtamies priecīgas, apmierinātas, tad mēs jūtamies labi, esam daudz pacietīgāks, savstarpējas attiecības uzlabojās. Raķete! Nu, lūk, un klitors ir tā vietiņa vai lietiņa, kas jums var visiem palīdzēt šo te stāvokli iegūt un uzlabot attiecības ģimenē. Tātad, vai zinājāt, kad mēs runājam par statistiku, kad 70–80% sieviešu nav sasnieguši vispār orgasmu savā dzīvē, neatkarīgi no varbūt tās vecuma grupas, ja tas bija apkopotie dati no Amerikas gan Savienotām valstīm, Latvijā šādu datu mums nav, bet es pieņemu, ka Latvijā varētu būt statistika līdzīga. Un tās dāmas, kuras ir sasniegušas savā dzīvē, izbaudījusi orgasmu, tad atzīst, ka ar vaginālo penetrāciju, ja klasisko seksu sasniegt orgasmu ir daudz grūtāk. Tas nav nekas tāds, kas būtu nepareizi, bet vispār, lai orgasmu sasniegtu, mana pieredze rāda, ka ķermenim viņš ir tā kā jāuztrenē. Es klausījos doktora Greja pārraides un lasīju viņa grāmatas, un viņš savos materiālos atzīst, ka sievietes vaginālo orgasmu vispār nevar sasniegt uzreiz, jo mēs, piemēram, piedzimstot mums tā kā G-punkts, teiksim, nav attīstījies tā, lai viņš sasniegtu orgasmu, tas attīstās vecuma laikā uz priekšu, kad mēs augam. Turpretī vīriešiem loceklī ir pietiekoši daudz tā kā nervu galu, lai viņš sasniegtu orgasmu jau esot bērna vecumā. Nu, lūk, līdz ar to, ja mēs tā kā fokusējamies dāmas uz to, kad mums vajag orgasmu sasniegt vaginālu, un ja mēs to nespējam, tad mēs uzskatām, ar mums kaut kas nav kārtībā, es, man liekas, par šito esmu runājis iepriekšējās pārraidēs, tad tā viss nav patiesība. Bet šodienas tēmā par klitoru orgasmu es tad gribu jums iedot maziņu tādu iespaidu un ietekmi un motivāciju pamēģināt izbaudīt klitora orgasmu, jo to pirmām kārtām jūs varēsiet vieglāk sasniegt, otrām kārtām psiholoģiski jūs sapratīsiet, es to vispār varu, un trešais, tad tālāk mēs varam virzīties uz to, lai attīstītu savas gan psiholoģiski, gan fiziski spējas atslābināties pietiekoši un sajust orgasmu, kas ir nāktu no vaginālās penetrācijas. Un tas ir viens no, ko es gribu šodien tā kā katrai iedot ziņu, kad ar jums viss ir kārtībā. Pat ja jūs 35 vai 40 gados vēl neesat izjutis orgasmu, nenozīmē, ka jums kaut kas nav kārtībā. Maziņā atkāpīte, protams, vienmēr vajag apsvērt iespējas par, ja tā varētu būt medicīniski rakstura problēmas, jo tādas var būt gan sievietēm, gan vīriešiem dažādu seksuālu tur problēmu risināšanā, un pirms jūs metaties risināt erekcijas problēmas vai orgasmu problēmas, izmēģinot dažādas mantiņas, jums noteikti vajadzētu pakonsultēties ar ārstu, ja ir aizdoms, ka iespējams problēma ir kaut kāda medicīniska. To nekad neizslēdzam, jo labāk uzzinam, atrisinam un izārstējam un dodamies dzīvē tālāk, nevis mēģinam tērēt savu laiku un psiholoģisko, spēku, jūtoties slikti ar to, ka jums kaut kas nesanāk un gulta. Mums ir tāda svarīga vieta, kurā mēs gribam katru dienu justies labi un lai mums tur viss izdodas. Tātad. Un tas ir pilnīgi normāli, ja mēs turpinām par orgasmu, ka mēs gribam uzzināt un izzināt savu ķermeni, lai saprastu, kas jums patīk. Un tas psiholoģiskais moments ir, kad mēs šobrīd šaubamies, iespējams, ka mēs vispār esam tur bojātas un mums nesanāk, mēs nevaram tur sasniegt orgasmu. Bieži vien ir tā, ka sievietes nevar sasniegt orgasmu ar partneri kopā, ja, un nevienas pašas masturbējot var. Un tad atkal ir kaut kādas domas galvā mums nāk, ar maniem kaut kas nav kārtībā, ar mūsu attiecībām kaut kas nav kārtībā, ar to vīrieti kaut kas nav kārtībā. Ja mēs to pasakam vīrietim, tad viņam varbūt tās arī mazinās tāda pašapziņa, ka viņš ir iekārojams vai tur meistarīgs gultā. Nu, lūk, un tātad klitora stimulators, tas, ko es pat esmu izmēģinājusi un atklāju salīdzinoši nesen, un es esmu iztestējusi vairākus arī modeļus, par kuriem es jums šodien pieminēšu, jo tur ir
daži arī triki. Jā, tā tad ir klitoru stimulācija. Pirmām kārtām mēģinam un darīt. Viens veids ir tātad izmantojot rokas stimulēt jebkuru orgasmu, neatkarīgi vai jūs masturbējat vai nodarbojaties kopā ar partneri. Vēlos jums atgādināt, ka sievietēm it īpaši vajadzīgs ir noskaņoties un sasniegt uzbudinājumu jau, kā saka, galvā. Tad mēs arī varēsim sasniegt orgasmu fiziski caur klitoru. Līdz ar to, jebkurā gadījumā pirms tam esam noskaņojamies, gatavojamies un dodamies tad savā izpētes ceļojumā, pilnībā atslābinoties, neko negaidot, galvenais dodoties, ļaujoties, baudot, jo klitoru stimulācija, pat ja jūs pirmās reizes varbūt neizdodas sasniegt orgasmu, tad pašā stimulācija ir ļoti patīkama. Un kāpēc ne? Forši pavadīt laiku, vienkārši labi jūtoties. Man vienmēr patīkās darboties kopā ar partneri. Tas ir pilnīgi cits tādas izjūtas un arī tāda tuvības sajūta. Bet cilvēkiem, kur varbūt tās iesāk vai pirmoreiz to dara, varbūt tās viņas vēlās to darīt vienatnē, un tas ir pilnīgi ok. Vīriešiem par to nevajag apvainoties, tāpēc, ka mēs arī gribam tā kā pirmo reizi, nezinu, kā mēs to izskatāmies un kā tas viss ir. Tātad pirmā reize, ja jums ir tāda klitoru stimulācijas kampaņa, jūs uzsākat, droši dariet to viena pati. Noskaņojieties, atrodiet mirkli savā dzīvē, kad esat viena pati netraucēta un dodieties izpētīt. Tātad klitoru stimulāciju vienu veidu jūs varat darīt ar pirkstu vai roku, ar pirkstiem vairākiem, un tur nav nekāda sarežģīta māksla, tajā ziņā, ka jums to pati, kad jūs to darat, jūs jutīsiet, kā jums patīk intensitāti. Atcerieties, ka tas ir tomēr jūtīgs orgāns, tāpēc to nevajag rīvēt intensīvi ar pirkstu, vīrieši, fiksējiet, ja? Jo, ja tu ilgstoši rīvē kaut kādu punktu savu ķermeni, nav svarīgi, vai tas ir klitors vai kurš cits, pēc kādu laiku viņš kļūst tā kā nejūtīgs. Tā kā zaudē jūtīgumu. Tāpēc sākumā ar pieskārieniem mēģiniet izzināt to, kas jums patīk, ritmu, tempu. Un klitoru galviņa ir paslēpta mums vispār zem tādas tā kā cepurītes, bet kā viņi sauc, zem kapucītes. Jā. Un tāpēc jums, darbojoties ar sevi, ir ļoti svarīgi saprast, kuros momentos tā kapucīte atceļās un tas klitoru pieskāriens ir jūtīgāks. Pārstimulācija var būt ļoti nepatīkama. Viens triks, ko es uzreiz jums iesaku, neatkarīgi jūs to darat vienu pat vai ar partneri kopā, ir lubrikanti. Ir lubrikantu un eļas. Slīdība. Mīļās dāmas, mīļie kungi, slīdība 50% labāks sajūta. Ja jūs to darīsiet, kā saka, pa sauso, tā tad nebūs labi. Nebūs labi, jo klitoram ar roku ir nepieciešama vismaz, tas ir atkarīgs no katras sievietes atsevišķi un individuāli, bet vismaz 10-15 minūtītes reiķinamies, kamēr mēs sasniedzam orgasmus ar klitoru stimulāciju, un ja mēs pa sauso kaut ko rīvējam 15, kaut 10 minūtes, tad tas var būt pat pilnīgi nepatīkami, nevis baudāmi, lai arī jūs jūtat to patīkamo spiedienu, bet orgasmu sasniegt neizdodas. Lubrikantēļas, dāmas, kuras uzskata, ka es varu būt mitra tāpat, ok, ja jūs tā vēlaties, nav spiesta lieta, bet es arī tām dāmām, kuras ļoti ātri vai pietiekami kļūst mitras, rekomendēju izmantot lubrikantus, jo ārpus vagīnas un klitors atrodas salīdzinoši ārpus vagīnas, tad mitrums ir ļoti, ļoti būtisks sastāvdaļa, lai jūs izjustu baudu un orgasmu un būtu patīkamākas sajūtas. Un tās dāmas, kuras nevar tik ātri kļūt mitras, jo tas atkal ir fizioloģisks process mūsu ķermenī neatkarīgi no tā, cik jūs esat seksuāla, un tas ne par ko neliecina. Un arī vīriešiem tas neliecina par to, ka ja sieviete nav tik mitra uzreiz vai pietiekami ātri, kurš ir pēc kaut kādiem mistiskiem standartiem, tas nenozīmē, ka viņai jūs nepatīkat vai seks ar jums viņai nepatīk. Vienkārši viņas fizioloģija ir tāda un tam ir nepieciešams ilgāks laiks vai papildus lietiņas, lubrikanti, eļas, kāpēc ne? Atrodiet pareizos lubrikantus. Šķiet, ka PSPOT.EU mājaslapā bija arī bloga raksti par lubrikantu veidiem, izvēlēm. Mums ir vairāki veidi vispār pieejami pasaulē. Ūdensbāzes, silikona bāzes, hibrīdi, organika, miljons. Dažādām gan izmantojam kopā ar rotaļlietām, gan tās, kur nevar izmantot rotaļlietām. Visi sādi mūsdienās pieejami, katram ar garšām, bez garšām.
viss iespējama plejāde. Un tāpat arī eļļas dažādas. Es ieteiktu eļļas izmantot tās, kas nav ar kaut kādiem, protams, krāsvielām vai pastiprinātēm, lai neizraisītu kairinājumu mūsu makstīs un vagīnā, bet eļļas arī seksa rotaļlietu veikalos ir ļoti daudz un plašā sortimentā. Man pašai personiskais, kā saka, preference latviešu valodā tāda laikam nav, ir kokosriekstu eļļa vai mandeļeļļa, kas ir tā paša masāžas eļļa principā. Bet tas ir tīri gaumas jautājums. Es sagatavošu varbūt tās pat raidījumu par lubrikantiem, jo es esmu lubrikantu vēstnese visās seksuālās attiecībās. Katrā guļamistabā pa lubrikantam. Jā, turpinam. Tātad otrs veids, es jums saku, mīļās dāmas, un šitas ir top šodienas ziņa, kas jums jānevē. Otrs veids ir klitoru stimulātori rotaļlietas. Un ziniet, kuras tās rotaļlietas ir? Tās, kas ir tās gaisa plūsmas, tie sūknīši. Es viņas reāli tā sauc. Klitoru sūknīši. Tas ir labākais atklājums manā dzīvē. Labākais atklājums manā dzīvē. Un viņi mēdz būt vairāk. Man liekas, visi ražotāji, kas izstrādā seksu rotaļlietas, viņiem ir kāds modelis. Un ir vairāki tā kā veidi, ir tādi, kur ir tā kā sūknīši, ir tādi, kas vēl ir ar papildus stimulācijām, tā kā mazas mēlītes un imitē orālo seksu. Jebkurā gadījumā šodien mēs runājam par tiem, kas ir tie gaisa sūkņa klitoru stimulātori. Viņi ir vairākas intensitātes. Man personiski reāli pietiek ar pirmā līmeņa ātrumu. Tu ieslēdz viņu un to jau man pietiek, jo tā stimulācija ir pārsteidzoši ņipra. Ja? Un ja, teiksim, neatkarīgi no tā, vai es darbiem pat vai ar partneri kopā ar roku stimulāciju, man reāli aizņem 10+ minūtes, lai sasniegtu orgasmu. Tad ar klitoru stimulācijas rotaļlietām, ja es esmu noskaņojumā, protams, ir noskaņojums 5 minūtes. Un vēl kas ir niansēti. Parasti šīs mantiņas ir izstrādātas no tāda mīksta silikona. Viss seksa rotaļlietas, kas ir kvalitatīvs, un es jums vienmēr saku, pērciet kvalitatīvas lietas. Ir izstrādātas ar mīkstu, viņas izstrādās no mīksta silikona, un viņam ir tā kā mazs deguntiņš, kas ir tas sūknīšu daļa. Ja? Un ja jūs darbojaties ar klitoru stimulāciju rotaļlietiņu, es personiski jums saku, jūs varat sasniegt orgasmu 3 reizes. Nopietni 3 reizes vairāk, manuprāt, var izdarīt. Tad jau vienkārši tu esi tādā eiforijā, ka tur visi ir tik daudz un daudz un daudz. Bet vispār klitoru stimulators, jā, jūs varat mierīgi sasniegt orgasmu vairākas reizes. Bet tāpat pretēji ar roku, kad notiek stimulācija, es varu sasniegt vienreiz orgasmu, tad tā klitors ir tik ļoti jau, kā saka, stimulēts, jo, pirksti, īpaši vīriešiem ir aupjā kādus pirkstiem, lai arī viņš izmanto mans partners lubrikantus un eļļas, slīdīgs un viss ir forši un superīgi, bet es varu reāli sasniegt vienu orgasmu, un tad man vajag pauzi, jo tā kā viņš ir pār un lai nekļūtu tā kā pat nepatīkam un sāpīgi, tā kā viņš būtu pārrīvēts, tad vairāk kā vienu reizi ar roku stimulāciju, klitoru stimulāciju es orgasmu nevaru sasniegt. Un pat negribās īsti turpināt savukārt ar sūknīšiem, ar klitoru sūknīšiem ir, jo reāli var 3 reizes turpināt, bez apstājas turpināt, kamēr tu esi pilnīgā tur lidojumā. Jā, man, kā jau es minēju vienā momentā, ļoti patīk to darīt ar partneri, respektīvi viņš ar to klitoru sūknīti mani stimulē. Man tas ir ļoti liela tāda intimitāte un kopā ar viņu to visu. Viņš man dod orgasmu. Visas viņu mīl vienkārši tāpēc, ka viņš to dara, ja? Un tā tuvība arī pēc tam, jo mēs pēc tam pārējām, protams, uz klasisko seksu, jau ar penetrāciju, un tur viss notiek tālāk, un tad tas viss kopā ir iesācies un turpinās, un pēc tam arī pabeidzās jau citā līmenī, savstarpējā, intīmajā līmenī. Un kas vēl ir svarīgi, ko es esmu ievērojusi, tad, kad es sasniedzu klitoru stimulācijas kā rezultātu orgasmu, neatkarīgi vai ar roku partners palīdz, vai es pati, vai ar rotaļlietām, pēc tam, kad turpinās seks un ir vaginālā penetrācija vai vienalga kāda seksa jūs vēlaties darīt, man ir atslābums. Man vairs nevajag orgasmu. Respektīvi, ko es gribu teikt, es atslābstu tik daudz, ka man ir pilnīgi vienalga, vai man vēl būs kāds orgasms, jo vienu jau es dabūju, vismaz vienu jau es dabūju. Un tad ir tā psiholoģiskā sajūta, ka es esmu tik ļoti jau atslābinājusies un tādā baudas, tādā momentā, kad es varu sasniegt jau vaginālos orgasmus daudz vieglāk.
tā kā neko negaidot. Bieži kaut kur es klausos, kādreiz tur seksa guru iesaka, jā, kad ir dodieties seksuālās attiecībās, negaidot tur orgasmu, un tad viņš pirms atnāks reāli tā ir. Tikai viens āķis šeit ir tāda, ja es jau esmu dabūjusi. Es viņu dabūju ar klitoru stimulāciju. Tad es vairs neesmu, man vajag to orgasmu. Vai arī otrs ir tas, kad arī partneris, man viņam jāpajautā, es vairs neesmu precizējis, bet man tā šķiet, viņam arī vairs nav tā, ka viņam ir tā, manuprāt, vīrieši var ierakstīt komentāros, un vai jums tā ir, kad ja es sasniedzu vai sieviete sasniedz orgasmu, vai jūs arī tā kā, labs darbiņš, kas padarīts, un tālāk mēs baudām, jo tas galvenais uzdevums ir izdarīts, jo vīriešiem, protams, orgasmu sasniegt ir daudz vieglāk jebkurā brīdī. Un tas arī mazina spriedzi, un tas arī mazina uztraukumā, tā kā savstarpējā dinamikā un attiecībās. Manuprāt, tas varētu būt lielisks situācijas uzlabotais vīriešiem, kuri ātrāk beidz seksa laikā. Jo, ja jūs jau esat ar klitoru stimulātoru, viņai iedevis orgasmu, mīļais cilvēks, principā darbiņš labs, kas padarīts, un tālāk jau jūs abi varat baudīt, un pat ja jums sanāk bišķiņā ātrāk beigt, tad tas jau nekas. Lūk, tā tad runājot vēl par tiem sūknīšiem, es esmu izmēģinājuši no pēspota, viņa man ir laipni. Es dažus iegādājusies pat esmu, dažus viņi man ir iedevuši tikai tāpēc, ka mums ar viņiem ir ļoti labas attiecības. Es esmu izmēģinājusi tādu, viņiem ir Kini klitoru stimulātoru, kurš ir pat 2 vienā. Viņš ir sūknīts no vienas puses. Es jums saku, pietiek ar pirmo ātrumu. Viņam tur ir vairāki ritmiskie, kas mainās tos modeļus. Es pat līdz visiem neesmu tikus, kaut gan tas viens, kas ir tāds sūkne apstājies, tas ir beigi interesantais. To es arī varētu rekomendēt. Bet viņš ir 2 vienā, viņam otrā pusē, tā kā tam sūknītim uz dupša, ja jūs iesiet PSPTU, tad viņiem ir, saucās tas Kini, ierakstiet. Vai caur klitoru stimulātoru sadaļu var noteikti atrast. Viņam pie dupša ir otrs, kas ir ar piesitienu. Tā kā viņu var pagriezt, un otrs ir tā kā pa klitoru, viņš tā kā stimulē ar tādiem piesitieniem. Tas nav gluži tā kā rīvēt, kas ir klitoru stimulātoru klasika, tā veidā viņš tā kā sūknē, viņam ir tāds reliefains formiņa. Es to esmu, man liekas, vienu reizi pamēģinājusi. Viņš ir arī interesants tā kā stimulācija klitoram, caur to arī var sasniegt orgasmu, bet, protams, 10 reiz lēnāk nekā ar to sūknīti. Jā, tātad Kini. Vēl es esmu pamēģinājusi, ir no Lelo. Lelo viņiem ir pasaules tāds, viņš ļoti liels ražotājs, ļoti kvalitīvs, jo tam Kini arī viņam ir ļoti mīgs silikons un kopā ar lubrikantu ļoti labi slīd. Un es varu tos orgasmus sasniegt vairākas reizes, vienā aiz otru. Nav tā, ka klitors ir ļoti tā kā tiek saberzēts. Lelo ir jaunais Enigma. Tas ir 2 vienā vispār. Tur ir, to es vēl pati neesmu patestējis, bet gribu pamēģināt. Viņiem ir tāds viens cits, Dievs izskrēja no prāta man, bet Lelo, viņiem ir klitoru stimulātori, kurus jums noteikti vēl pamēģināt, un tie būs labi. Viņi gan ir padārgi. Tā kā tur, ja jums ir pirmais, tad, jā. Un tad ir ražotājs Virgī, bet tur vajag uzmanīgi skatīties. Tātad ir tādi, kas ir no plasmasa. Un tas, kas ir, ja jūs dabonat kaut kādu nezināmu ražotāju vai lētāku, un uzmanieties, šeit nav antireklāma, bet es nopirku 220 LV platformā, ir tie apakšuzņēmēji, kas piedāvā savas preces, un es, tas bija kaut kur vasarā, iegādājos, nesaukšu ražotāju, bet pārdevējs atvainojas, arī neatceros tu ražotāju, bet viņiem tur bija kaut kā 20 eiro, viņš maksāja, tas klitoru stimulators, bet viņš bija nopietni. Tu tagad darbojies, un viņam tas mehānisms, tas ir tur kaut kāds motoriņš iekšā, viņš reāli čīkst. Nopietni, viņš tā kā veci gultņi čīkst, un ja tu esi tur momentā un baudi, man reāli sakaitināja, kad man kaut kas šitāds traucē un čīkst. Jā. Tātad ar to Kini nav bijis problēma, ar Lelo nav bijusi problēma tādā ziņā, ka viņi, čīkstētu. Un tad, kad jūs ieiet seksa internetu veikalos, un es esmu pēcpatā meklējusi, viņiem ir atsevišķi tā klitoru stimulātoru sadaļa, un tur var atrast tos produktus, vienīgais skatieties tātad, lai viņi būtu no silikona. Un es droši vien, ka teiktu, ka cenu grupa
varētu ar ko rēķināties. Es neesmu izmēģinājis visus viņus, ja? Varētu būt kaut kur 30 eiro. Un tad viņi būs ok. Nu, lai nav tāds pilnīgs kaut kāds. Tas čīkstošais variants, kas jums nosit no mūdiņa. Un vēl viens ļoti labs ražotājs, kas ir tieši klitoru stimulatoriem, viņiem ir jau ilgākus gadus, ir tas Satisfyer Air Pro. Viņiem ir iznāca arī otrā versija tagad, bet viņi arī ir ļoti forši. Un vispār šis ražotājs, man liekas, izstrādā visādus tieši klitoru stimulatoru, kas ir balstīti uz gaisa plūsmu. Ļoti populāri, ne tikai Latvijā, bet Eiropā, arī labas kvalitātes. Un viņi arī nav salīdzinoši attiecīgi dārgi kā produkti, lai arī viņi tur lelo tādā ziņā būtu stipri dārgāki. Tad viens no Amerikas populāriem ražotājiem ir Womanizers. Es esmu pamēģinājis, viņiem ir Liberty modelītis, tas arī ir labs. Un to noteikti varu ņemt un testēt. Un tad ir V-Vibe, to man iedeva PSPTU patestēt, tā kā reklāmas pauze. Tie ir dārgi, bet nu labi. Jā, viņi arī ir labi. Viņiem ir silikons, kluss motors, jauda. Es nezinu vispār, kāda nozīme šiem produktiem reāli ir jaudā, jo es jums nopietni saku, pietiek ar principā vienu pirmo līmeni. Un tā. Nu jā, ieiet PSPTU, pamēģiniet dažādus produktus, pamēģiniet tieši klitoru stimulātoru gaisa plūsmu nopirkt sev vai savam partnerim, savai partnerei, ja jūs esat vīrietis, kā dāvaniņu. Nepērciet varbūt tāšu pašu lētāko vai nezināmākos, bet tātad tos ražotājs, kas ir Kinī, Virgite saucās, tas ir labs ražotājs no Spānijas, ļoti labs silikons, tāds maiks, viņam ir interesanti. Ira Mijā. Ir tāda rozīte, viņiem ir arī uz vietas PSPTā, tas ir tāds ļoti kompakts maziņš, tātad Satisfyers ir must go, Kinī un Lelo. Lelo ir high-ends, V-Vibe ir labs, tas arī ir high-endiņš. Laikam vairāk es neesmu testējusi, skatieties, lai no plasmasa korpusi, jo parasti plasmas korpus nozīmē, ka viņi pēc tam čīkst gultņi un nositīs jums omu. Jā, tātad tas bija, manuprāt, tas, ko es gribēju šodien jums pastāstīt par maniem jaunatklājumiem, par maniem eksperimentiem kaut kāda pēdējā gada laikā. Katras sievietes seksa rotaļlietas skapītī viens klitoru stimulators plus burciņa ar lubrikantu, bet pudelīt ar lubrikantu. Un ūdensbāzes lubrikantu nebojā silikonu, nebojās jūsu mantiņu. Izmantojiet, būsiet pateicīgas visu atlikušo dzīvi. Vīriešiem šis vispār ir triks, kas jums jāzina. Klitors plus klitoru stimulators. Un jūs esat īsts čalis. Lūk, šodienas tēmu tad mēs beidzam. Esmu par jūsu seksuālo veselību un labsajūtu kopā ar mūsu komandu, kopā ar PSPTU. Šoreiz mēs uztaisījām dažādas eksperimentiņas, vēl ir mantiņas, kuras es esmu paeksperimentējusi, un arī manā komandā dāmas ir eksperimentējušas ar vairākām mantiņām, kas būs vibratori, anālie vibratori un anālās krellītes ir procesā uz testēšanu ir iedotas. Tiklīdz man būs atsauksmes, es salikšu kopā un mēs izstāstīsim, kā mums ar to gāja. Varbūt tās tur ir kāds slēptais labums. Un vēl mums ir dildo, pareizi, mums ir dildo ļoti interesants Intuju ražotāja dildo. Tik superīgi ar dubulto slāni reāli izskatās kā īsts vīriešu dzimuma loceklis. Tas būs citos raidījumos, meitenes, jums tas ir jādzina. Tātad seksuālā labsajūta, neaizmirstam klitoru stimulātoru, šie ir šīs dienas atslēgvārdi, par ko jums ir jāzina. Orgasms ir tas, uz ko mēs tiecamies. Un vīrieši atbalstiet savus partnerus šajā ceļojumā, ja kāda partnera ir tāda bišķiņ kautrīgāk, piedāvājiet. Viss gan attiecībās ir balstīts uz kopējo appusējo vienošanos un piekrišanu. Neuzspiežam, bet esam atvērti. Ko mēs nezinām, to mēs nezinām. Un varbūt ir kādreiz vērts pamēģināt. Lai jums šodien ir kolosāla orgasmiska diena, un drīz sekos nākošais raidījums ar nākošiem ieteikumiem un pētījumiem un eksperimentiem un no dzīves izteiktiem kā saka, atsauksmēm. Un gribu uzsvērt, ka informācija, ko es šeit sniedzu, nav apmaksāta tādā ziņā, ka tos produktus mēs paši reāli testējam un dalāmies ar pieredzi. Tāpēc es jums pasaku, ja kaut kas nav baigi foršais
un pateikšu, ja kaut kas ir tāds wow, ko jums noteikti jāpamēģina. Vai jums jāizmanto visi tie ražotāji un tie produkti, ko es nosaucu? Nē, jūs varat iet katrs pats savā privātajā eksperimenta ceļojumā un iegūt savu pirmo vislielāko kolosālāko klitoru orgasmu. Lai jums veicās! Paldies, ka klausījāties podcastu Sarunas par seksu. Cerams, ka šajā epizodē dzirdējāt ko noderīgi, interesantu un iedvesmojošu. Podcastu variet dzirdēt YouTube, TikTok, Instagram un Spotify kanālos. Sekojiet mums, lai nepalaist garām jaunākās epizodes un sūtiet savus jautājumus uz info@bspota.eu vai rakstiet komentāros. Pierakstieties arī jaunumiem e-pastā. Līdz nākamajai reizē palieciet ziņkārīgi un galvenais atvērti visam tas, kas ir saistīts par un ap seksu. Atā!